Pašā progresa sākumā ir ārkārtīgi svarīgi iezīmēt skaidru starta līniju. Un tas nozīmē novērtēt savu esošo situāciju. Un tas nav tikai svars, tas nav tikai kaut kādi vidukļa apkārtmēri, tas nozīmē novērtēt pilnīgi visu savu esošo situāciju un mēģināt pēc iespējas detalizētāk un krāsaināk iezīmēt, kāda ir tava reālā situācija šobrīd, vienalga, cik viņa būtu slikta vai cik viņa būtu laba, tam nav nozīmes, bet uzbūvēt realistisku attēlu ar to, kāda šobrīd izskatās tava ikdiena. Jo vienīgais veids, kā tu vari mērīt, vai tu progresē vai nē, vai tas, ko tu dari, palīdz vai nē, ir skatīties, tā kā salīdzināt pret kaut ko. Un vienmēr ir svarīgi sevi salīdzināt ar to, kur tu biji pirms tam. Nevis salīdzināt sevi ar citiem, nevis salīdzināt savu progresu ar citiem, bet reāli uzbūvēt šo savu esošo tēlu šobrīd, kāda ir tā tava dzīve šobrīd, un vienmēr kā atskaites punktu izmantot šo sākotnējo punktu. Jo tu pamanīsi, kad pat sākot darīt mazas lietas, pat nedarot visu perfektu, tu sāksi virzīties prom no šīs vietas, kur tu esi, un tu sāksi virzīties labākā virzienā. Un tad vienmēr paskatoties atpakaļ, paskatoties uz to, kur tu biji, ja tu būsi skaidri aprakstījis un uzzīmējis un nodefinējis savu sākotnējo punktu, tev radīsies lielāks gandarījums un lielāka labsajūta par to, ko tu esi izdarījis, pat ja tu neesi izdarījis perfekti. Bet ja tev šis esošā situācija paliek atmiņās un paliek tāda miglā tīta, tad tev nav šis atskaites punkts, tev nav šis cilvēks pagātnē, ar ko salīdzināt, un tad citreiz var likties, ka progress nenotiek nemaz. Un tādi man ir tik daudz klienti bijuši, ka viņi ir zaudējuši lielu svaru, viņiem enerģija ir labāka, viņiem veselība ir labāka, visi veselības rādītāji ir uzlabojušies, bet viņi pirms tam neuztaisīja šo sākotnējo atskaites punktu. Viņiem pat liekas, ka tie uzlabojumi gandrīz vai nekādi nav bijuši. Tāpēc, kad tu neredzi, kā tev aug mati. Tā kā mēs jau nekad neredzam, pa cik mums tur matiņi paaugās. Bet vienā brīdī tu vienkārši pasties spogulī un tu ieraugi, man ir jāiet pie friziera. Un te ir tieši tas pats. Par cik tas progress notiek tik ilgi, par cik viņš ir tik lēns, mēs vienkārši neatceramies to, kā mēs esam progresējuši. Mēs neatceramies, kas ir tās lietas, ko mēs darījām šī progresa labā, un tad liekas, ka es vienmēr šāds esmu bijis, un tad tā motivācija, un tad varbūt tas entuziasms arī tik bieži tev nepiemeklē. Un vienīgais veids, kā tu vari redzēt savu progresu, ir to mērīt, un lai mēs varētu mērīt savu progresu, tev ir, kā jau es teicu, ir jāizzīmē skaidrs references intervāls, jo ja tu nebūsi nodefinējis savu sākotnējo punktu, tu vienmēr neapzināti meklēsi kaut kādus atskaites punktus, un tad tu sāc sev salīdzināt ar citiem. Un tiklīdz tu sāc sev salīdzināt ar citiem, tas vairs nav optimāls veids, kā mērīt savu progresu, jo tavs progress būs atšķirīgs no kāda cita cilvēka progresa. Es saku, ja es tevi un vēl kādu ar tādu pašu dzimumu, tādā pašā vecumā, ar tādām pašām veselības problēmām, es jums abiem iedotu vienādus maltīšu plānus, jums tie rezultāti būtu pilnīgi atšķirīgi. Tāpēc, ka mēs katrs nākam no sava backgrounda, ka mēs katrs nākam no savas vides, mums katram ir savs kaut kāda ģenētiskā uzbūve, tas nenozīmē to, ka tava ģenētika apstādina tavu progresu, bet tava ģenētika var padarīt tavu progresu nedaudz lēnāku, un tas ir pilnīgi ok. Tu esi tu, un tāpēc vienmēr ir svarīgi sev salīdzināt pašam ar sevi, bet tikai pagātnē, tikai un vienīgi pagātnē. Un tātad tas, ko es gribu sākumā, un šīm visām lietām nebūs jāsako līdzi katru dienu, bet sākumā šobrīd es gribu, lai tu radu tos apstākļus, kur tu sev dodi katru mazāko iespēju izmērīt savu progresu. Un tā viena no vislielākajām kļūdām, par kurām mēs arī iesākumā runājām, ko es redzu, ir cilvēku fokusējās uz svaru. Un svars ir vienīgais progresa marķieris, kas viņiem rūp, bet fokusēties tikai vienīgi uz svaru, tu sev uzstādi lielām emocionālām svārstībām un pārdzīvojumiem. Jo svars ir tāda lieta, kas te viņš krītās, te viņš bišķiņ pieaug, te viņš stāv uz vietas, viņš ir pilnīgi nestabils. Un plus un tas ir pilnīgi normāli, tas ir pilnīgi un absolūti normāli, ka tev svars plus mīnus 2 kg robežās svārstās šur un tur. Bet ja svars ir tavs vienīgais atskaites punkts, tad tu konstanti jutīsies nelaimīgs. Un tāpēc tev ir jāuzdod šis jautājums, par kādiem uzlabojumiem tu priecātos. Un kā tu redzi, ir daudz vairāk kā vienkārši svars.
Un tātad mums ir sekoja, un šie ir ieguvumi, šie ir reāli ieguvumi, ko tu vari sagaidīt no šī uztura procesa. Un tad uzdod sev šo jautājumu, par kādiem uzlabojumiem tu priecātos. Ok, svars ir viena lieta, loģiski. Enerģijas līmenis, kognitīvās spējas, atmiņa, koncentrēšanās, domāšana, dzīves optimisms un paaugstināta motivācija. Kas to būtu domājis, kādot veselīgi parādās lielākas dzīves prieks, brīvāks un vieglāks kustības, samazināties locītavām, sātīgāka ēšana. Tas nozīmē, ka tev nav tik daudz vairs par ēdienu jādomā. Citiem ir tā, ka viss, par ko viņi domā, ir ēšana, viņiem tas reāli pašiem krīt uz nerviem un nepatīk. Mazākas emocionālās svārstības arī. Tavām emocijām ar uzturu ir milzīga saistība, tāpēc, kad uzturs ietekmē tavu hormonālo vidi ietekmē tavas emocijas un tā tālāk. Retākas domas par ēdienu vai tieši par kārmiem, uzlabotas darba spējas, sākas pat nezaudējot svaru, jutīsies enerģiskāk, jutīsies motivētāks, varēs vairāk darbā izdarīt, tev uzsitīs pa plecu, saņems vēl kādu paaugstinājumu. Labāk sajūta pašam savā ķermenī, skatoties uz spoguli. Tas, kā tu redzi sev spogulī, nav tik ļoti atkarīgs no tava svara. Bet tas ir atkarīgs no tava enerģijas līmeņa, no šīm emocionālajām svārstībām un visiem pārējiem elementiem, kas saliekās kopā. Un, ja tu ēd veselīgāk, un tu redzi, ka tev iet visu uz labo pusi, un tu sev sāc redzēt pozitīvāk ķermenī, pat ja tu atgūsi to pārliecību, ka tu vari atgūt veselīgu augumu, un līdz ar to tad, skatoties uz spogulī, tev vairs pat netraucē tik ļoti tas, ko tu redzi. Un tas nenozīmē, un šitā ir ļoti īpatnēja lieta. Tikai tāpēc, ka tu esi mierā ar to, ko tu redzi spogulī, tas nenozīmē, ka tu neredzi, ka to nevarētu uzlabot. Bet tu vienkārši neiekausti sev konstantā par to, ka nē, man tur ir bišķiņi kaut kāda lielāka rokturīša parādījušies, vai, teiksim, tiem no jums, kuriem ir lielāks svars, jūs liekas, ka ir bezcerīgs gadījums. Tā ir nepareiza domāšana par to visu, bet tas sakārtojas ar uzturu. Tiklīdz, kad tu uzlabo savas kognitīvās spējas un to emocionālo veselību, tu vienkārši sev redzi ķermenī, ok, situācija ir slikta, bet nav nekāds pasaules gals, mēs to varam savest kārtībā. Tā, ka tu sāc sekot šim procesam un redz uzlabojums. Parādās lielāka pārliecība savās spējās, vairāk vēlmes un enerģija pavadīt laiku ar ģimeni un tuviniekiem. Šis ir vēl viens milzīgs aspekts, tīpaši cilvēkiem, kas ir ilgi jau dzīvojuši ar lieko svaru, kuri varbūt jau ir gados vecāki, kur varbūt netiek līdz vairs tik savām jaunajām atvasēm. Man ir tik daudz pieredzes stāstu par to bijuši, ka tagad viņi beidzot var iet pastaigāties ar saviem mazbērniem. Samazināts medikamentu daudzums, uzlabots specifiski veselības rādītāji, tur aknu rādītāji, alatas, KGT, asets, cukuru rādītāji, glikoze, tur glikētais hemoglobīns, holesterīna rādītāji. Visi rādītāji, kuriem tu vari pasakot līdzi, samazinājies vidukļa apkārtmērs, uzlabojusies ādas veselība, tur kā pazūd papilomas, pazūd izsitums, uzlabojās ādas tvirtums, tev vajag tagad mazāk par to domāt, tu skaties uz sev spogu un tu redzi, ka tev ir daudz veselīgāk āda, tur pazūd psoriāze, pazūd egzēma, kaut vai samazinās. Gremošanas sistēmas uzlabojumi, pūšanās, dedzināšana, vēdera izējas uzlabošanās. Šīs ir visas lietas, ko tu vari sakārtot tur uztur, un šie ir visi tie uzlabojumi, ko tu vari redzēt tūska, mazāk slotītavs, jau, man liekas, minēja. Tāpēc mutes dobuma veselība. Šie ir uzlabojumi, kurus regulāri cilvēki redz. Un tagad šajā kontekstā paskaties uz svaru. Jā, pieņemsim. Jā, tev svars necik neuzlabotos. Pirmajos 2 mēnešos pieņemsim, tu sekos, un es saku, ka šis ir liels, ja parasti tā nenotiek. Bet ja tev svars neuzlabotos, izsvītrojam svaru ārā, bet tu justos enerģiskāk, tu labāk varētu padomāt, tev būtu lielāks dzīves optimisms, tu varētu brīvāk kustēties, tu justies pēdušāks vai pēdušāka, tu būtu emocionāli stabilāks, tev būtu lielāks darba spējas, tā kā visi būtu daļa kaut vai no šīm lietām. Pasaka man, vai tie nebūtu uzlabojumi, par kuriem tu arī priecātos, un tad būtu ok, tad būtu pat pieņemami, ja tas svars bišķiņ lēnāk iet uz priekšu. Protams, ja tu saki nē, tad tev ir jāpadomā par to vēl vairāk, jo loģiski tas svars parasti ir veids, kā mēs nonākam līdz šīm lietām, bet ja mēs šīs lietas varam sasniegt ātrāk, pirms mēs zaudējam to lieko svaru, tā jau ir milzīga uzvara, un tieši tāpēc ir svarīgi aprakstīt visas šīs lietas, un nomērīt, un apzīmēt, un saprast, kur tu šobrīd atrodies. Jo es tev garantēju, īpaši ar šādām subjektīvām lietām, kas ir enerģija, kas ir pašajūta, emocionālā stabilitāte un tā, tu pēc pāris nedēļām jau vairs neatcerēsies to, cik slikti bija, pat ja tev šobrīd nav baigi slikti. Tu vienkārši neatceries. Tev liksies, ka tā ir bijis vienmēr tā, ka tu šobrīd jūties, varbūt tur bišķiņ kaut kas ir uzlabojies, ja tev nebūs tāda skaidra definīcija. Un tāpēc ir svarīgi to visu aprakstīt. Un tātad šis ir tas veids, kā mēs to izdarām.
Un tu vari noskatīties šo video pēc tam vēlreiz, bet tavs uzdevums ir sekojošs. Tagad, neskrien pa galvu, pa kaklu to darīt, vienkārši noskaties. Tagad tu vari pēc tam vēlreiz nostīties un tad pa vienai tām lietām izdarīt. Tad tavs uzdevums ir numur 1 nosvērties. Ja tev nav svara, dabūs svaras nosvēries, tev nav jāsvarās katru dienu, tev tas obligāti nav jādara, bet tev ir jādabū skaidrs sākotnējais svars, pirms tu sāc kaut ko mainīt savā uzturā. Tā nav diskusija, tam obligāti tur ir jābūt. Nomēra vidukli, sievietes mēra virs nabas, sievietes mēra savā slaidākajā vidukļa daļā, vīrieši mēra precīzi zem nabas. Ja nu gadījumā tev tas liekas kaut kā nedaudz nevar saprast, kur īsti, tīpaši dāmas, varbūt nevar saprast, kur īsti mērīt, pats svarīgākais ir mērīt katru reizi vienā un tajā pašā vietā. Tas ir pats galvenais. Tas ir vienalga. Tas ir pats svarīgākais. Kā tur neiesprīgs, tur centimetrs augstāk, centimetrs zemāk. Ja tev tas liekas baigi, nevar saprast, un tas rada stresu, vienkārši paņem precīzi ap nabu un viss. Un vienkārši mēri visu laiku vienā un tajā pašā vietā. Tas ir svarīgāk. Pierakstīt, cik daudz un kādus medikamentus šobrīd lieto. Ir tīpaši asinsspiedienam, asinscukram, visus medikamentus, ko tu lieto, pieraksti dozus, pieraksti daudzumus, kāda tev ir tā ikdiena izskatās. Uztais attēlus ar sevi, un šis ir nenormāli svarīgi. Šie attēli ir tikai un vienīgi priekš tevis. Tev nevienā brīdī viņi obligāti nebūs man jāsūta. Es kaut kādā brīdī varu uzprasīties, ja tu gribēsi tur atsūtīties, ja nē, tad nē. Bet uztais attēlus ar sevi, pilnā augumā, no priekšas, no sāniem un sejas, tuplānā. Visus leņķus, visus nesmukos leņķus, visas lietas, kas tev varbūt nepatīk, tās bildes ir priekš tevis, un tās bildes ir priekš tevis, lai tu varētu pēc 3 mēnešiem paņemt pastīties, pasties, cik labi tagad ir. Tā kā uztais. Tiem, kur neuztais, vienmēr viņi nožēlo to. Tāpat tās novēro savu enerģijas līmeni nākamās dienas. Pievērs uzmanību, vai tās svārstās ikdienā, vai tev no rītiem ir grūti piecelties, vai pēcpusdienā sāk nākt miegs, vai vakarā viss, ko tu gribi darīt, ir apsēsties un skatīties teļuku. Novērtē savu enerģijas līmeni ikdienā. Nesaka vienkārši, es jūtos labi, es jūtos normāli. Tā ir tāda klasiska latviešu atruna, kā tu iet normāli. Visas kurzemē mēs tā sakam. Bet tā ir iedziļinies tajā, kā tu jūties. Okay? Paņem vienu dienu un uzdod sev no rīta jautājumu, kā es jūtos, kāds ir mans enerģijas līmenis. Un tad tu vari novērtēt, tu vari novērtēt miegainis, grūti pamosties, tu vari no 1 līdz 5 ielikt, vienalga, tu mēraukli, tu pats vari izdomāt, kādu tu gribi. Tāpat tās vakarā vienkārši ik pa laikam uzdod, kāda ir mana enerģija šobrīd, kā es jūtos, piefiksē, izveido aprakstu, izveido vienas dienas detalizētāku aprakstu. Nevajag tur esejas rakstīt, bet pāris teikumos visu dienu pastāst. Tāpat tās novēro savu miegu nākamās dienās, cik viegli vai grūti ir iemigt, cik cieši ir tavs miegs, cik viegli vai grūti ir pamosties, cik izgulējies vai izgulējusies tu jūties. Arī piefiksēt tādus vieglus aprakstus, un tu jau tiem no jums, kuriem ir tādas nopietnākas problēmas ar jebkuru no šīm lietām, jūs jau uzreiz zināsiet, ko rakstīt. Tiem varbūt, kuriem visi ir perfekti, jūs varat uzrakstīt, viss ir ideāli. Bet nerakst, viss ir ideāli tikai tad, ja tev slinkums ir darīt. Mēģini uzrakstīt tās detalizētas aprakstus, šis tāds detalizēts uzdevums būs jāraksta tikai un vienīgi vienu reizi. Tāda rītīgi detalizēta. Un tā ir svarīgi to sākotnējo atskaitu uztaisīt, tā kā nenoslinko, obligāti izdarīt šo. Un tad ir nākamās lietas. Ja tev ir paaugstināts asinsspiediens, asinsspiediens, tad 3 dienas pēc kārtas uztais mērījums. Tas ir pirms medikamentu iedzeršanas. 3 dienas vienādos laikos paņem uztais mērījums. Es zinu, ka citreiz citiem nav pareizi iemācīts mērīt asinsspiedienu. Apsēdies no rīta, 5-10 minūtes pasēdi, neko nedari, pačilo, atpūties, un tad izmēra asinsspiedienu 2-3 reizes uz kreisās rokas. 2-3 reizes uz kreisās rokas izmēra asinsspiedienu pēc kārtas un paņem to vidējo ciparu aptuveni. Un tā izdara kādas 3 dienas pēc kārtas, tu sapratīs, kāds ir tavs sākotnējais asinsspiediens pirms medikamentu. Un tad, ja tev ir medikamenti, tad iedzer. Un ja tev nav medikamenti, tad vienkārši arī no rīta izmēra 3 reizes un viss. Ja tev ir paaugstināts asinscukurs, tātad, ja tev nav mājās glikometrs ir tā ierīce, ar ko mēra asinscukuru, tad, un tas attiecas arī uz asinsspiedienu. Ja tu zini, ka tev ir paaugstināts asinsspiediens, bet tev no mājās asinsspiediena mērāmais, obligāti viņi iegādājas. Es zinu, man mamma negrib mērīt asinsspiedienu, viņai ir bail no tiem cipariem, ko viņi ieraudzīs, un viņi saka, ka viņai paceļās asinsspiediens, viņi redz to asinsspiedienu ciparu. Bet mēs šobrīd šeit esam, lai sevi pilnveidot, un ir svarīgi, ka tev tā ierīce ir, un ir svarīgi, ka tu vari sekot līdz tam savam procesam, tam savam progresam. Tāpēc, ja tev nav šis asinsspiediena mērītājs, viņu aptiekā var nopirkt. Tagad var nopirkt
nopirkt tādus asinsspiediena mērītājus, tur nav nekādas grūtības. Tu viņu vienkārši uzliec to aproci un nospied podziņu, viņš pats viss izmēra. Vairs nav tie pūšļi un tie kā viņi bija tie, kas izskatās pēc spidometriem. Tie ir vecie. Ir jaunie, kurus uzliec rokā, viņi diezgan precīzi. Tātad par asins cukuru tieši tāpat tās glikometru aptiekā var nopirkt. Mans ieteikums ir, ja jūs varat atrast Vivacek Ino, ir tādi glikometri, viņiem tas aparāts ir ļoti lēts un tie stripi arī ir lēti un viņš ir salīdzinoši precīzi. Un arī 3 dienas pēc kārtas paņem ar glikometru, iedurs pirkstiņā un izmērīsi to asins cukuru, pastīsies, kāds tev ir cukurs pāris dienas pēc kārtas pirms medikamentiem. Ja tu lietojot, tev ir asins cukurs. Vienkārši novēro savu rīta cukuru. Lielākā daļa otrā tipa diabētiķi jau tāpatās to darīs. Ja tev ir pirms diabēts, noteikti nopērc glikometru un arī pamēri. 3 dienas pēc kārtas vienkārši pamēri, pasako visam līdzi. Ja tev ir gramošanas problēmas, un starp citu, tā kā jūs pierakstat visas šīs lietas, vajadzētu pierakstīt tai savā burtnīciņā. Un tā kā, lai ir kāda konkrēta vieta, kur tas viss ir pierakstīts. Ja tev ir gramošanas problēmas, vienalga, kas tas ir, vai tā ir dedzināšana, vai tā ir vēdera pūšanās, vai tā ir caurēja, vai tās ir kaut kādas citas lietas, atvilnis, jebkāda diskomforta, ar kuriem ikdienā tu saskaries, vai kuriem tu regulārāk saskaries vai bieži, piefiksē viņas. Vienkārši pierakst tādas lietas, kas tev nepatīk. Kas tev tiešām traucē. Loģiski, ja tev zikā tur vienreiz pēc svētku mīlestības tu biji uzpūdies vēders, to nevajag rakstīt, bet tādas, ja tev ir kaut kādas regulāras problēmas, ko tu piefiksē, vienkārši aprakst viņas, cik bieži, kas tieši, kā tas izpaužās, varbūt ir kaut kas tieši to izraisa, un vienkārši piefiksē, lai tev ir tāds konkrēts atskaites punkts. Tas pats par locītavu sāpēm. Ja tev tādas ir, ja tu piefiksē, ka tev sāp mugura ceļi, jebkuras locītavas, pierakst cik bieži, un kādās situācijās, kāds tev traucē. Strādāt darbā, strādāt dārzā, kustēties, cilāt bērnus, cilāt mazbērnus, vienalga. Pieraksti, kurās situācijās tu jūti viņus visvairāk, un kur tev viņas tieši traucē. Ja tu piedzīvo emocionālas svārstības, tur teiksim, šis ir ļoti plašs temats, bet ja tu jūties emocionāli nestabils vai nestabila, un tev ir tu arī būt no pilnīgi priecīgas pārēt uz bēdīgu, un otrādi, tad vienkārši apraksti, cik bieži tas notiek, kādās situācijās, kas tieši to izraisa. Galvenais, cik bieži, kādas emocijas, kādas svārstības un kā tas tev traucē. Kā tas tieši izpaužās, kā tas tev traucē. Un arī vienkārši uztais tādu aprakstiņu, lai tev ir ar ko salīdzināt. Un visām šīm lietām ir svarīgi, lai pēc tam to novērtētu, cik bieži man tas bija, kādās situācijās parasti tas bija. Un kādā intensitātē tas bija. Šīs 3 lietas, lai tu vienmēr vari pastīties atpakaļ un tad uzdot sev to jautājumu, vai man joprojām ir tā problēma, vai viņa joprojām ir tik bieži, vai viņa joprojām ir tādā pašā intensitātē. Ja tev ir ādas problēmas, tur psoriāze, ekzēma, kaut vai pumpas vai aknija var būt nopietnāk, bet kaut vai pumpas, vai tev tur nepatīk, kā tev sejas āda izskatās, tur nezinu, vienalga. Dāmām parasti šis ir jūtīgāks jautājums nekā kungiem, bet jebkurā gadījumā uztais bildes priekš šiem tūplānā ar visām tām lietām, kas tev nepatīk. Nevis tāpēc, lai justos par to slikti, bet tāpēc, lai tev ir ar ko salīdzināt. Jo āda ir vēl viena lieta, kas ļoti, ļoti uzlabosies, un arī, ja tu negribi bildes turēt telefonā, uztais aprakstus, lai gan bildes visur, kur ir tā kā vizuāli var redzēt to problēmu, bildes ir vislabākā lieta. Jo tad tu vari vislabāk redzēt progresu. Citreiz, ja tev ir bijusi psoriāze, un tad viņi sākas uzlaboties, tev liekas, ka tur baigi nekas nav uzlabojies, bet īstenībā ir diena pret nakts. Vienkārši vēl nav pilnībā tā problēma pazudus. Uztais bildes, ja ir iespējams, ja nē, tad vienkārši uztais aprakstus. Un tāpat tās ar jebkurām citām veselības problēmām, ar kurām tu ikdienā saskaries. Apraksti to, pieraksti, cik bieži tā parādās, un cik spēcīgi tā ir jūtama un kā tev tā traucē. Jo kāpēc mums ir jāuztais par visām šīm lietām apraksti? Ēdiens ir pamatā pilnīgi visam. Un sakārtojot savu uzturu, tev sakārtosies pilnīgi visas dzīves sfēras. Loģiski, tev viss neatrisināsies, un tieši low carb un viss šis uzturu process vislabāk palīdz tieši ar šīm vielmaiņas. Tā kā šis uzturs palīdz atrisināt vielmaiņas problēmas, diabēts, asinsspiediens, aptaukojusies akna, visu šādu, liekas svars šādas lietas, bet ēdot veselīgu ēdienu, tev uzlabosies visas pārējās veselības frontes, visas pārējās veselības
puses, jo nevelti ir tas teiciens, mēs esam tas, ko mēs ēdam. Un burtiski pilnīgi visi procesi tavā ķermenī, visi tavu hormonālie procesi, visi tavu vielmaiņas procesi, visi tā kā ķermeņa procesi, kur viņi ņem izejvielas? No ēdiena, ko tu ēd. Un ja tu dod savam ķermenim sliktas izejvielas, ja tu dod savam ķermenim nepiemērotas izejvielas, tad loģiski tas gala rezultāts nav tik kvalitatīvs, kāds viņš varētu būt. Bet tagad, kad mēs ķermenim dosim kvalitatīvus izēju materiālus, no kā viņš varēs sākt sev atjaunot visus ķermeņa procesus un tā kā pildīt visus ķermeņa procesus daudz augstākā kvalitātē, arī visas veselības frontes uzlabosies. Un tāpēc citreiz izskatās, ka veselīga ēšana izklausās pēc svētā grāla, bet tā ir vislabākā lieta, kā uzlabot pilnīgi vispārējo veselību, tieši sakārtojot uzturu. Un tāpēc es gribu, lai tu aprakstu savu sākotnējo punktu, lai tev ir pēc tam ar ko salīdzināt. Un pat pēdējā lieta, un šī ir rītīgi svarīga, nodod savus asins analīzes. Ja tu gribi nopietni pieiet savas veselības uzlabošanai, tad asins analīžu nodošana pirms jaunā uztura uzsākšanas vispār nav apspriežama. Tās ir jānodod obligāti. Un šis obligāto analīžu fails ir pievienots šim video zemāk. Lejuplādēt to, vienkārši pabrauc bišķiņ zem šī video, tur būs failiņš, kur var uzspiest lejuplādēt, uzspied, un tuvākajās dienās dodies uz laboratoriju nodot šīs analīzes. Analīzes var nodot arī bez ārsta nosūtījuma, un es būšu pievienojis mini failu. Tātad mums būs šajā kursā, šim video ir pievienots mini analīžu fails. Un tur ir tā, ko nozīmē mini analīžu fails. Tas nozīmē, ka šīs nav pilnīgi visas, ko ir ideāli uztaisīt, bet šis ir pats kritiskākais, ko obligāti vajag uztaisīt pirms izmaiņu veikšanas uzturā. Un kāpēc mums to obligāti kāpēc mums tas ir obligāti jāuztais? Lai mēs varam redzēt savu sākotnējo situāciju. Jo tad, kad tu uzsāksi uzturu izmaiņas, tad principā pirmo mēnesi tās analīzes nerādīs pareizo attēlu. Respektīvi, par cik šis uzturs ir bišķiņ savādāks, mēs cenšamies aktivizēt to tauku vielmaiņu. Atsevišķi rādītāji varbūt izsist bišķiņ varbūt nedaudz izsist no normas, un tas ir tas, ko sauc par viltus pozitīvo. Kad it kā rādās, ka ir problēma, bet tā problēma tur nav, viņi vienkārši ir šo procesu ietekmē, viņi vienkārši pazudīs pēc laika, pēc pāris dienām vai pāris nedēļām. Un līdz ar to ir svarīgi, ka tu uztaisi to sākotnējo bildi, lai mēs viņu dabūtu pēc iespējas skaidrāk, pirms tu veic izmaiņas uzturā. Un loģiski atvērs lejuplādēs to failu lejā. Ja tu redz, ka tu šīs analīzes esi taisījis pēdējo 3 mēnešu laikā. 3 mēnešu laikā, ja šīs analīzes ir taisītas, tad tu vari kaut ko netaisīt no tā visa. Bet, ja tu neesi taisījis, tad vai nu aizej pie sava ģimenes ārsta un paprast nosūtījumu, un tad lielākā daļa no šīm analīzēm varēs uztaisīt bez maksas, vai arī aizej uz laboratoriju, vienalga, vai tā ir centrāla laboratorija, vai tā ir gulbu laboratorija, nav svarīgi. Aizej uz laboratoriju, pasaka, ka tev vajag šitos izmeklējumus, un viņi tev uztaisīs, tās izmaksas būs aptuveni kaut kādi 50 eiro. No laboratorijas uz laboratoriju var atšķirties. Bet tās analīzes visu var uztaisīt arī bez ārsta nosūtījuma, tad vienkārši par visu ir jāmaksā pašam, bet obligāti izdara to. Tā kā lūdzu izdara to, jo nav jēgas pēc tam tās analīzes taisīt pēc mēneša. Tad labāk, ja tu neuztaisi tagad, tad labāk ir taisīt pēc 3 mēnešiem, bet ne ātrāk. Un kā jau es saku, ļoti bieži pēc dažām nedēļām, tad, kad situācija ir uzlabojusies, ir jau aizmirsts, cik slikti bija pirms tam. Un klients pēc klienta, man ir bijuši vairāk klienti, kurš saka, man jau nekas nav baigi uzlabojies. Un tā mēs paskatāmies, kāds bija sākumā, un izrādās, mīnus 15 kg, mīnus 20 cm viduklī, asins cukurs ir par 3 vienībām zemāks, asinsspiediens ir uzlabojies, asins cukuram ir mazāk medikamenti, asinsspiedienam ir mazāk medikamenti. Un tā mēs paskatāmies uz šiem sākotnējo punktu, un tad klientam pašam ir, laikam tomēr tā nav, ka nekas nav uzlabojies. Un tas neļauj kā pašam sevi demotivēt. Un tāpēc ir tik svarīgi to sākotnējo attēlu uztaisīt, sākotnējo aprakstu uztaisīt. Pat ja tu to nevar izdarīt vienā dienā, to var izdarīt vairākās dienās, tieši tāpēc mums ir šī sagatavošanās nedēļa. Velti tam laiku, izdara to, izpilda tos svarīgākos uzdevumus. Un es saku, tie, kuri neuztaisīs šo sākotnējo sevis auditu, to vienmēr nožēlos, un tas viņiem atgriezīsies un iekodīs pakaļā tajos brīžos, ka paliks bišķiņ grūtāk, un tad liksies, ka baigais progress jau nekāds nav, un tad nav ar ko salīdzināt, un tad liekas, baigi jau nekas nenotiek. Iešu apakaļ pie savu vecā uzturu un viss, un viņi paši sevi ir demotivējuši. Tā kā izdara to, velti tam vajadzīgo laiku, ieplāno
1-2 vakarus, kad iziet tam visam cauri un izveido pēc iespējas detalizētāk savu sākotnējo aprakstu. Uzraksti tās lietas, ar ko tu esi apmierināts, ar ko tu neesi apmierināts, ko tu gribētu redzēt, uzlabojamies. Un tad, kad ir šī pilnā aina uztaisīta par sevi, izvēlējies 3 rādītājus, kuriem tu sekos līdzi ikdienā, kurus tu novēros ikdienā. Un neviens no šiem 3 rādītājiem nedrīkst būt svars. Tu drīkst sekot līdzi savam svaram, loģiski. Ja tev tā ir trauma, kāpt uz svariem, es neiesaku to darīt, regulāri kāpt uz svariem, bet izvēlēs 3 rādītājus, kas nav svars, kuriem tu sekos līdzi. Tas var būt enerģija, tas var būt miega kvalitāte, tā var būt ādas veselība, tas var būt asinsspiediens, tas var būt asinscukurs. Izvēlēs kaut kādus sev svarīgos rādītājus. Seko viņiem līdzi katru dienu. Vislabāk ir tā, ja viens ir objektīvi novērtējams, asinsspiediens, asinscukurs, tur ir konkrēts cipars. Viens ir subjektīvs, tā ir enerģija, tas ir miegs. Un 3. rādītājs varbūt būs kaut kāds tāds, kas nav gluži precīzs mērījums, kas nav baigi subjektīvā lieta, bet kas ir, teiksim, ādas veselība, kas ir orālā veselība, kas ir, teiksim, medikamentu daudzumu arī varētu konkrēti izmērīt. Kas ir tādas, kur tu vari redzēt uzlabojumu, kur tu nevari pielikt konkrētu mērauklu, bet kas arī nav pilnīgi subjektīvas lietas. Tā kā padomā tādas 3, piemēram, gramošanas uzlabojumi arī nebūtu tik ļoti subjektīvi lieta, bet tu precīzi neko nevar izmērīt. Un atrod tādus 3 rādītājus, kuriem tu sekos ikdienā līdzi, kur tu vienkārši katru dienu vakarā sev pajautās, vai es esmu novērojis kaut kādus maziņus uzlabojumus, kaut kādus minimālus uzlabojumus. Un šie papildus rādītāji vienkārši būs kā papildus progresa mērauklis, lai tu neieciklētos tikai un vienīgi uz svaru. Jo ar svaru kā bitēm, te viņš krītās, te viņš stāv uz vietas. Viņi nekādi nevar paredzēt, tu nevari ar sevi sarunāt, lūdzu atbrīvojies no 4 kg šomēnes. Tāds nenotiek. Svars ir tāda lieta, kas var iesprūst, un tieši tāpēc ir svarīgi, kad ir arī pārējie šie rādītāji, kuriem sakot līdzi. Tā kā šobrīd izplāno kādu vakaru, kurā tu uztaisīsi šo aprakstu, kurā tu veiksi visus šos mērījumus un uztaisi šo sākotnējo aprakstu par sevi, lai tu zinātu, lai tev būtu ar ko salīdzināt. Tu vienmēr varēsi atgriezties pie šī apraksta un pastīties, cik ļoti tu esi progresējis no paša sākuma. Bet obligāti izdari to, tas būs tā vērts.